Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2024. gadā tika atzīta par uzņēmējiem draudzīgāko novadu Latvijā. Tas nebūtu nav viena gada nopelns, bet gan regulārs darbs, veidojot savstarpējo sadarbību, kā viens no galvenajiem stūrakmeņiem pirms 16 gadiem izveidotā biedrība Uzņēmēju klubs Grobiņa. Sākotnēji Grobiņas uzņēmēju klubā darbojies ap 20 uzņēmēju, taču šobrīd kluba biedru skaits vairāk nekā 50. Klubam ir sava valde un arī prezidents. Dienvidkurzemes novada pašvaldības un Grobiņas uzņēmēju kluba kopīgi rīkotajā tikšanās reizē klātesot vairāk nekā 70 novada uzņēmējiem, svinīgi tiek nodota stafete jaunajam kluba prezidentam. Gribu teikt, ka es gribu turpināt šīs tradīcijas. Reiz ceturksnī tikšanās, manuprāt, tas ir superīgs koncerts. Es būšu tas karogu nesējs, kas veiks no aizputes, Pāvilostas, Dunāvkas. Nāciet šeit, pievienojieties. Šī ir platforma, kur ir forši satikties, iepazīt jaunus draugus, sadarbības partners un kolēģis nākošos. Ļoti labas sajūtas, ļoti cienījami uzņēmumu klubu atslēgas un pārņēmis tagad uz gadu turēšanā. Un, kā mēs zinām, ne tikai ir prieki, ir arī bēdas uzņēmumiem. Un tad viņi viens otru var, kā teikt, savā reizē atbalstīt morāli, uzmundrināt, un tas jau tāds pozitīvs satikšanās platforma. Un, ja tas kopējā vide ir patīkama, tad tu labprāt atgriezies. Klubs ir ļoti populārs Grobiņā tieši. Es tieši domāju vairāk, ka mums ir jāuzrunā tieši, kā minēja, no visas Dienvidkurzemes, gan Aizputs, gan Pāvilos, Nīcas, tieši vairākie no reģiona šie uzņēmumi, jā. Lai arī tā kā iedrošinātu viņus tieši. Kā neformāli atzina neviens vien uzņēmējs, tad kopīgas tikšanās un dažādu aktuālu jautājumu iztirzāšana, arī pieredzes stāstu uzklausīšana ir vērtīgs pasākums, kas dod arī jaunas idejas un ļauj tuvāk iepazīties vienam ar otru.